Nu šinī video es vēršos pie visiem šiem te Andriem Egles dēliem un citādiem dēliem un meitām, kuri tagad Facebookā ir moderni, tiem, kas ir aizbraukuši uz Ūkei, tur sēnes griezt 10 gadus atpakaļ, viņi savu vārdu uzvārdu vairs nenorāda, bet viņi raksta Andris Jākaba dēls vai kaut kā tam līdzīgi. Un, protams, komentāri viņiem tie paši vecie, Covid, Kāriņš, valdībā, digitālā nauda, viss ir slikti, viss ir slikti. Es jums pastāstīšu, kā, ja jūs, pieņemsim, gribiet justies komfortablāk, tad jūs domājat, ka jūs atnākat un izdiršaties komentāros Facebookā, un tas jums kaut kādā veidā palīdzēs dzīvē. Bet, kā redzi, tu joprojām esi tas pats, kas tu esi, vai tu Ūkejā, vai šeit, vai vienalga, kur, viss tev vienalga ir slikti, un tu meklē kāds cits cilvēks pie tā vainīgus, kāpēc tev ir slikti. Bet es tev pastāstīšu, kas tev ir jādara, lai 2 dienu laikā uzlabotu savu labsajūtu, un lai tev pat nevajadzētu rakstīt šos te komentārus. Skaties! Tātad dienas laikā atrodīja iespēju, tev visticamākais mājās nav. Tāpēc ieej grāmatnīcā un nopērc kādu sērijas Apvārsnes grāmatu. Kaut ko vienkārši, teiksim, kā Tūrs Hejerdals ar Kontiki pārbrauc pāri okeānam, kā uzbūvēja to plostu un tā tālāk, kas bija kopija. Nu, labi, nav svarīgi, kas tas tāds bija, bet tad nopērc šādu grāmatu, piemēram, vai, nezinu, Kārnegi, kā iepatikties cilvēkiem, vai kaut ko tādu, vienalga, nopērc jebkādu grāmatu, vai Dimā 3 dēli, ne, esi lasījis, vai ne? Jā, 3 muskatieri, jā, redzi, esi lasījis, vai ne? Nu, tātad nopērc kādu grāmatu. Kas tālāk jādara? Nepīpē. Vispār nepīpē. Nekad. Ne šodien, ne rītdien, ne parītdien, nekad. Cigaretēm, nē, tas ir pilnīgs sūds, tas tavu dzīvi padara tikai sliktāk. Tev nevajag pīpēt. Nopietni. Tas ir alkohols. Nosauc lietas, kuras alkohols tavā dzīvē ir izdarījis labas. Nu tā ilgtermiņā. Protams, ka alkohols ir pēdējais sūds. Tev liekas, ka viņš tev kaut kā relaksē un tā tālāk. Bet skaties, piekdienas vakarā tu piedzeries un nāc rakstīt šos komentārus. Tātad alkohols tev nekādā veidā nepalīdz atbrīvoties no šīs te agresijas. Par narkotikām vispār nerunāsim. Tām ir vēl trakāk. Tās tev padara par mērkaķi tādu tā kā dārzeņu. Tā kā nevajag pīpēt, nevajag dzert. Tas ir tā kā likums. Bet tev liekas, kā tu būsi visu laiku uzvilkts, ja tu nepīpēsi un nedzers. Jā, klausies, kas tev jādara, lai tu nebūtu uzvilkts. Kedes tev ir? Nav? Nu, nopēc lētākās kedes kaut kādā, es nezinu, Senukajā vai kur, un vakarā izēja paskriet. Ja nevari paskriet, bišķīt paskrien, nu tā, lai tas tev aizņemtu kādu pusstundiņu. Bet, nu, reāli es gribētu teikt, ka, 3 līdz 5 kilometri tev vajadzētu noskriet. Un vakarā ieej dušiņā, un ko pēc dušiņas, neņem rokā TikToku vai Facebooku, kur Andrejs Egles dēls, Kariņa aģents, Paņem vienkārši palas šo te grāmatu. Sāc lasīt grāmatu. Pie reizes tu iemācīsies, kā veidojas salikt sakārtot teikumu, iemācīsies garumzīmes, likt komatus, uzzinās, ka, teiksim, nav, rakstās ar V galā. Iedomājies? Pamēģini šādā ritmā nedēļu padzīvot un noliec to telefonu maliņā. Ja tu gribi kaut ko skatīties, vienkārši noskaties kādu filmu. YouTube ir daudz īsfilmas, kuras ir radījuši cilvēki, satura radītāji par velti. Tev nekas nebūs jāmaksā. Tu vienkārši ieraksti kaut kā, tu taču māki Ūkejā, tu sēnes berzi, tu taču lasi, griez, tu māki angliski, tad ieraksti kaut kādu tur short filmu un paskaties kaut ko nedaudz no mākslas. Tā, vakarā, jā. Ko brīvdienās? Brīvdienās aizej uz muzeju. Varbūt, ja tev ir bērni, aizej bērniem uz muzeju. Un tā redzēs, kā tev dzīve mainās, un tu sapratīsi, ka nav šī valstī nemaz viss tik slikti, šeit īstenībā nekas nav slikti. Saprot, viss ir tevi iekšā. Visi sūdi, kas no tevis nāk ārā, viņi ir tevi iekšā. Davai, pīsiņš!